es mīlu tevi. Cik bieži tu izjūti šo frāzi attiecībā pret sevi? Lielākajā daļā gadījumu cilvēki pārmet sev, kritizē sevi, redz savus trūkumus un izdzīvo dažādus kompleksus. Taču vienīgā atslēga piepildījumam, priekam un veiksmīgām attiecībām ar citiem cilvēkiem un apkārtējo pasauli sākas ar mīlestību un veselīgu attieksmi pret sevi. Veselīgs pašvērtējums, pašapziņa un pašpārliecība ir galvenie pamati tam, lai cilvēks spētu izveidot veiksmīgas attiecības ārējā pasaulē, lai realizētos savā karjerā un biznesā, kā arī, lai veidotu veselīgus ieradumus un pārstātu izturēties toksiski pats pret sevi. Iekšējās nepārliecības programmas liek cilvēkiem iznīcināt pašiem sevi un izturēties ļauni. Un tad ārējā pasaule tikai apstiprina jau to patiesību, kurai tu tici. Pirmais solis ir iemācīties mīlēt sevi, izturēties pret sevi ar laipnību, patiesību un mīlestību. Un tad caur to tu iemācies to pašu dot un translēt citiem cilvēkiem. Tādā veidā piesaistot sev arvien jaunas iespējas.